Bet tagad no sporta pie darba. Mūsu nākamais stāsts ir tapis Vecrīgā uzņēmumā Gaismas upe, kur grāmatas un žurnāli iegūst savu otro mūžu elektroniskā formātā. Grāmatas skenē cilvēki ar dzirdes traucējumiem, un viņi strādā kopā ar dzirdīgajiem. Dosimies paskatīties, kā viņiem veicas. Gaismas upē dienā darbojas datori un dūts skeneri. Tieši šeit sākas dažādu iespiedu darbu digitalizācija. Šī procesa gala rezultāts ir iespēja lasīt grāmatas un žurnālus tieši savā datorā, lietojot e-bibliotēku vai dažādas datu bāzes. Pirmais ir, mēs izveidojam fotografiju, varētu teikt tā, vai attēlu. Tātad tā ir bildīte, kurā ir šis iespiedu darbs vajadzīgajā formātā ar vajadzīgo izšķirtspēju un kvalitāti. Šī pirmajā posmā tātad viņi ar skenēšanas aparatūru veic šo iespiedu darbu skenēšanu. Otrais posms varētu būt šo bildīšu vai attēlu apvienošana un apstrāde jau lietotājiem pieņemamā formātā, vai tā būtu grāmata, vai tas būtu žurnāls jau ar atpazītiem tekstiem, tātad ērts lietošanai. 2 gadu laikā digitālajā formātā pārvērsti jau 40 000 dažādu izdevumu. Šī darba veikšanā lielākoties bijuši iesaistīti arī cilvēki ar invaliditāti, vairums ar dzirdes traucējumiem. Sākumā darbinieku algošana bija paša uzņēmuma finansiālā atbildība. Tagad Gaismas upe kvalificējusies dalībai Eiropas sociālā fonda projektā, kas ļāvis izveidot 6 subsidētās darba vietas. Mārtiņš strādā vienā no šīm darba vietām. Pašlaik pārbauda ieskanēto materiālu kvalitāti. Šāda veida darbs viņam nav svešs, jo pirms tam viņš strādājis augstskolas turība bibliotēkā, kur darbs arī bijis saistīts ar skenēšanu. Bet vēl pirms tam Mārtiņš strādāja par krāsotāju un lika flīzes. Tāpēc viņš ir pārliecināts, ka maz ir tādu darbu, ko nevarētu darīt nedzirdīgie. Man liekas, ka patiesībā nedzirdīgie var darīt visu. Tagad Mārtiņa datorā zib bildes no kādreiz ļoti slavenā žurnāla Rīgas modes. Uz jautājumu, vai strādājot gadās aizrauties ar ieskanētā materiāla pētīšanu vai lasīšanu, Mārtiņš atbild. Protams, ir, kad ieinteresē arī, kad kaut kādi dabas skati skaisti vai kaut kāda ģeogrāfija vai, dažādi. Tiešām ir tā, kad aizrauj un tas arī laiku paņem. Nosēdēt 8 stundas un pāršķirt lapus pēc lapuses dažādas grāmatas vai žurnālus un vērot uzmanīgi līdzi, lai tas viss būtu kvalitātē, lai nepazustu teksts vai kādas teksta daļas vai asums vai lapas netiktu izlaistas vai vairāk kārtīgi ieskanēts. Tas varētu būt arī visai grūti. Vai pēc tam, kad visa diena pavadīta strādājot ar datoru, to gribas ieslēgt arī mājās? Uz šo jautājumu Mārtiņš atbild noliedzoši. Protams, nē, vairāk gribas atpūsties, vairāk svaigā gaisā pabūt. Tāpēc Mārtiņš no darba brīvajā laikā audzina meitiņu un dodas pastaigās ar ģimeni. Arī patīk makšķerēt, dažādi. Pie draugiem ciemos izklaidēties, bet ne datoru. Lai arī pirmajā brīdī skenēšanas darbs var šķist vienkāršs, tomēr te neiztikt bez tehniskiem terminiem un norādījumiem, piemēram, kādā veidā un kurā serverī konkrēto darbu saglabāt. Tāpēc sākumā palīgā aicināts zīmju valodas tulks. Lielākā daļa nedzirdīgo sacīto var nolasīt no lūpām, bet, ja tas neizdodas, talkā var ņemt papīru un zīmuli. Tāpēc bija jāpielāgojās nedaudz, lai mēs runātu saprotamos tēlos un saprotamos vārdos. Bet tas arī ir pie tā var pierast ļoti ātri, un ja mēs to zinām, ņemam vērā un izturamies ar cieņu vienam pret otru, tad šeit nav nekāda problēma. Elfa šeit strādā jau vairāk kā gadu. Pirms tam darbojusies Latvijas nedzirdīgo jauniešu organizācijā, strādājusi par sekretāri. Skanēju grāmatas, ievedu datubāzē, reģistrēju, aizpildu kartiņas. Šeit ir ļoti interesants darbs, saka Elfa, kaut gan sākumā bijis diezgan grūti. Tagad Elfai uztic arvien sarežģītākus pienākumus, piemēram, saglabāt ieskanēto materiālu serverī. Kā jebkurā darba vietā kaut ko interesantu, ka sākumā jāpierod pie kaut kā interesanta, pēc tam patīk vai nepatīk, bet man patīk šeit. Ja, piemēram, visu dienu sēžu pie monitora, tad drusku ir acis jūt tādu nogurumu, vakaros vairs nav spēka. Situācija Latvijas darba tirgū ir ļoti sarežģīta. Tūkstošiem cilvēku meklē darbu. Kā šajos meklējumos veicas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem? Viņa šobrīd man šķiet
vairāk caur pazīšanām notiek tāda darba meklēšana. Dzirdīgie var atrast ātri, bet nedzirdīgs vienmēr nokavē, sludinājumu vēlāk izlasa. Jautājums par to, cik lielā mērā nedzirdīgie var iekļauties dzirdīgo pasaulē, ir aktuāls vienmēr. Uz to katram jāmeklē savu atbildi. Te nevar būt universālas receptes. Vienam tas var izdoties ļoti labi, citam tas pārvēršas par mocībām. Tā kā tomēr tās komunikācijas iespējas dzirdīgiem cilvēkiem un vājdzirdīgiem tomēr ir ierobežotas, tad arī šeit darba vietā tās izveidojas vairāk kā divas tādas kopienas tomēr, lai arī kā mēs to varbūt negribētu atzīt, bet viņiem ir sava kopiena un dzirdīgiem nedaudz sava, kuru saskari ir tomēr drīzāk minimāla nekā ļoti liela. Lai arī darba laikā dzirdīgie un nedzirdīgie nesarunājas pārāk bieži, tomēr visi kā viens atzīst, ka šāds darba modelis veicina kolektīvo kopību un savstarpējo saprašanos. Elfa uzskata, ja nedzirdīgs cilvēks ir apņēmības pilns, viņš spēj paveikt ļoti daudz. Mēs esam, kā saka, sabiedrības daļa. Mēs nevaram mūs vienkārši izstumt. Mums ir jācenšas visiem būt kopā un iekļauties.